kur slēpjas balsu kopības spēks. Es Intam jautāju, klausies, par ko būs stāsts. Viņš saka, es vēl nezinu, tad jau redzēs. Nu, paskatāmies. Ints Teterovskis. Labrīt, man īstenībā ir prieks būt šeit, bet savā ziņā ārkārtīgi liels uztraukums, jo es tā vienkārši runāju auditorijas priekšā par to, ko es daru ikdienā, īstenībā neesmu nekad, man tā šķiet. Un patiesībā sakot, tas arī būs tas, ko es gribu jums pastāstīt nedaudz par to, kas tad ir koris varbūt no iekšpuses, kas savā ziņā, tā ir muzikas sfēra, protams, kādam tā ir tuvāk, kādam tā ir nav tik tuva. Man, piemēram, ārpus muzikas komandas lieta vismīļākais sports. Es nevaru sev iedomāties skrienot viens kaut kur vai ejot viens kaut kur, es varu darīt to tikai kādā komandā. Tāpēc man mīļākie arī sporta veidi, piemēram, ir basketbols, volejbols. Es esmu noskrējis arī maratonu, gan Nordejā, ne Seb. Bet es zinu, ka es to varu izdarīt, bet es negūstu absolūti nekādu gandarījumu no tā, jo es to esmu viens izdarījis un, nav jau ar ko padalīties tajā. Varbūt tur kā draugi, tu skrieni viņiem kopā, tu viņus tur saties, bet tā komandas lieta, priekš manis patiesībā sakot, dzīvē ir viena no svarīgākajām lietām. Un tāpēc es dažos vārdos vienkārši pastāstīšu par to, kas un kādā veidā notiek korī. Es teikšu koris, jūs velkat paralēlis varbūt ar savu ikdienu, jo es teikšu dziedātāji, jūs domājat varbūt darbinieki vai kāds varbūt domā padotie, tā gan nevajadzētu domāt. Kā mums ir? Mums ir katru gadu, vispār tā koris, mēs esam apmēram 30 līdz 50 cilvēki. Es strādāju jauniešu korī balsis jau 15 gadus. Pa šiem gadiem korī dziedājuši vairāk kā 150 dziedātāji. Tas nozīmē, vidēji, te var pareiķināt, cik daudz kāds tas, mainīšanās tā sastāv ir. Tā kā tas jauniešu koris, tas ir pats par sevi saprotams. Mana atlase nav tā, ka es varu izvēlēties tur izdomāt, ko un kā. Man ir konkrēti septembrī 2 dienas, kad es sēžu no 4 pēcpusdienā līdz kamēr beidzās tie, kas grib nākt. Vidēji te katru gadu kādi 100 jaunieši, kas grib nākt uz koru dziedāt. Un man katram no viņiem ir 5 minūtes. Man šajās 5 minūtēs jāpaspēj saprast, kas viņš ir, ko viņš varētu darīt un kādā viņš ir gatavībā. Un kas no viņa varētu iznākt pēc ilgāka laika. Viena no svarīgākajām lietām, ko es lieku šajās te uzņemšanās korī darīt, es zinu, ka daudz to nedara, bet man ir vienmēr kāds maziņš stāsts, kur es obligāti mēģinu izprovocēt šo tikko atnākušos pārbijušos jaunieti skaļi bļaut. Un tas arī ir viens no pamatkritērijiem. Ja viņš spēja to izdarīt, ja viņš spēja situācijā vienkārši reaģēt, tad tas ir ļoti liels pluss. Es jums nelikšu tagad bļaut, bet es gribu tā, lai es gribu izdarīt vienu tādu lietu, ko es daru vienmēr savos koru mēģinājumus, ar ko mēs arī sākam. Es aicinātu jūs visi piecelties tagad. Es pieņemu, jūs man teikt noteikti neredzat tie, kas aizmirēs rindās, bet tā ir pierasta lieta arī koru mēģinājumos. Parasti tur bišķi var paslēpties, bet galvenais jau pašām priekš sevis to izdarīt. Un mēs vienmēr nedaudz iekustamies. Tas ir pats par sevi. Jo jums tāpat tās diena gara būs jāsēž, nevajag sevi nogurdināt, vajag labi justies. Es sapratu, bija vakardiena, arī bija diena, tāpēc galvu pa kreisi un labo plecu uz leju. Nedaudz pastēpam sev šeit tās saitītes, drusciņ tā. Noteikti noderēs. Un uz otru pusi tāpat. Jo mums redz ar korim dziedot lielākoties, mēs tomēr sēžam. Jo mēģinājums ir 3 stundas un nevar visu laiku stāvēt kājās. Uz otru pusi tāpat. Tad nelielas riņķu kustības, pārāk izteiktas nevajag galvai, neesot īsti labi. Paceļam plecus riktīgi uz augšu. Un pat taisno uz aizmuguri, cik var augstu, un tad atbrīvojamies. Izpurinām rokas, nedaudz pamasējam sēšu. Meitenes jau var atļauties, protams. Skatāties, kā jau tur. Un uz kreiso pagriežamies. Un priekšā stāvošajam nedaudz pamasējam plecu zonu. Var pieiet tuvāk, var. Mēģināt rokas atbrīvot, masējot, ja? Tā, brīvām diezgan rokām, brīvām. Nesaspringzināt. Pārāk zemu rīta agrumā neiet vēl. Izpurinām rokas apkā griezties, atriepties vai pateikt paldies. Kas no kura?
Ļoti labi. Izpurinam rokas, pasakām paldies. Varam sēsties. Koris ir ārkārtīgi dzīves organisms, un kora būtība pati pa sevi ir kas ir atnāk cilvēks, kurš pirmkārt viņš nāk tāpēc, ka viņš grib to darīt. Viņš atnāk, viņam ir savs viedoklis, viņam ir savas domas, viņam ir savas spējas, viņam ir savas varēšanas. Un mans uzdevums ir kā vadītājiem darīt visu, lai tas mans dziedātājs spēj tādā īstajā brīdī, kad vai nu tas ir koncerts, vai vienalga, kad ir atbildīgs mirklis, vai kad ir konkurss, ka viņš spēj samobilizēt savu spēkus tā, ka viņš var radot labāko, kas viņam ir, konkrētā mirklī un konkrētajā tajā īsajā laika sprīdī, kas mūsu gadījumā, piemēram, ir stunda garš koncerts, un man nedara, ka viņš tieši stundu pirms koncerta ir fantastiskā gara stāvokli, viņš visu var izdarīt, bet tieši, kad notiek koncerts, viņš vairs to nevar izdarīt. Lūk, un tad mēs regulāri, protams, mums notiek ikdienas mēģinājumi, mums ir 2 reizes nedēļā, kas nav bieži, protams, ja būtu katru dienu būtu savādāk, varētu augstāks rezultāts sasniegt. Bet kā veidojas koris? Pirmkārt, pieņemsim, ka vidējais skaits ir kā 35 dziedātāji, absolūti dažādās spējas viņiem ir. Viens var ārkārtīgi skaisti un labi dziedāt, otrs var gandrīz vai varbūt pēc 2 gadiem ar tādu investīcijas sajūtu. Arī tādus mēs uzņemam, jo galvenais ir man personīgi, galvenais ir kāds ir tas cilvēks, jo es ticu, ka dziedāt var pilnīgi visi. Un tāpat es ticu, ka labi strādāt un darboties var pilnīgi visi. Jautājums ir, kāpēc viņi to dara un cik viņi ir motivēti. Un kori ir kā? Standarts ir 4 balsis. Ja? Katrs izveidojas automātiskā maza komanda. Tad ir basa komanda, tur soprāna, alta, tenora komandas. Es nekad cenšos mākslīgi neko neveidot, bet es vienmēr protams, mēs strādājam savu ikdienas lietu, mums ir konkrēts dziesmas, mums ir nots, mums ir jāiemācās, mums ir reizē jāieelpo, mums ir reizē jāizelpo. Pašā sākumā un dziesmas beigās, bet pa vidu mēs nekad nedrīkstam elpot, tad, kad blakus stāvošais elpo, jo tad uzreiz pazūd skaņa. Ja, tad tie uzdevumi dažādi, protams, vairāk fizioloģiski ir ārkārtīgi daudz, kas tev vienkārši jāattīsta tajos dziedātājos ir ikdienā. Bet tās mazās grupas es nekad īstenībā necenšos viņas izveidot, bet viņas pašas pa sevi veidojas, kas ir ārkārtīgi labi, jo ja 35 cilvēku kolektīvs, tad cerēt, ka tas viss būs viens vesels, viena dūrīta, viens milzīgs kolektīvs uz viena viļņa, ir diezgan bezcerīgi, jo, diemžēl, tas tā nenotiek. Un mūsu tāda viena no svarīgākajām lietām korī, kāpēc mēs spējam, arī pateikšu vēl, mēs viennozīmīgi mūsu kritērijs, vismaz man nekad nav bijis dziedāt labāk par visiem pasaulē, jo mēs vienkārši, es zinu, ka 2 reizes nedēļā mēģinot un zinot, kāda dziedātāja ir, es zinu, ka tas ir principā nereāli, jo es zinu, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas dzied 100 reizes labāk par mani, par maniem dziedātājiem. Bet kas ir vienmēr uztverts un uzsvērts arī visos konkursos, kur mēs esam bijuši un arī uzvarējuši, ir, jo mūzika jau sastāv no tehnikas un no tā nenovērtējumā emocionālā. Un tā, priekš manis vienmēr ir pati svarīgākā lieta, panākt to, lai uz emocionālās stīgas tiek apietas varbūt visas mazās tehniskās neprecizitātes, kuras konkrēti mūzikas gadījumā, protams, nav pats svarīgākais. Es zinu, pēc manis runās arī, neteikšu kas, bet, protams, viņa sfērā neapšaubāmi tieši tās detaļas varbūt ir daudz svarīgās. Bet šeit koris principā ir tāds, pirmkārt gan emocionāls sūklis, kas izsūc no tevis pilnīgi visu, kaut kur nesaprotami kur. Un tāpat laikā viņš arī tās emocijas vienmēr projicē uz ārā, gan ikdienā, gan arī koncertos. Un kā jau es minēju, veidojas tādas mazās grupiņas, kas ir ārkārtīgi atbalstāmas, protams, no manas puses. Man vienmēr jājūt, kad viņas rodas, kad nerodas, jo es arī tīri pa savu varbūt, par izglītību 2 vārdus gribēju pieminēt. Es beidzu mūzikas akadēmiju, man bija vispār skaidra gaida sēžu dārziņas, ko mūzikas akadēmija diriģents. Man ārkārtīgi tā lieta patīk, es esmu vienkārši laimīgs, jo tas ir tas, ar ko bez kā es vienkārši nekad nevarētu izdzīvot. Bet tad es sapratu, mūzikas akadēmijā nomācījies, es sapratu, ka man absolūti manas zināšanas psiholoģijā saskarsmē
kā tādas, jo es zinu, tādas mācības, taču ir cilvēki par to studē un mācās, ir absolūti nulle, jo mūzikas akadēmijā tajā laikā, diemžēl, nebija, un tad es aizgāju uz sociālo darbu, pedagoģijas augstskolu attīstību, nomācījos tur 2,5 gadus. Uzreiz gan sapratu, ieraudzījis psiholoģijas grāmatas, kad es viņas nekad vaļā nevēršu un nelasīšu, jo es negribu zināt, viņš sēž tā, viņam tur tas tā, viņam noteikti ir tas. Tādā ziņā es no šīs absolūti izvairos, cik ir iespējams, jo es uzskatu, ka tās viss ir absolūts muļķības. Jo citreiz es sēžu sakrustotām kājām, tāpēc, ka man vienkārši ir drēgans. Un viss, un tad es vienkārši principu pēc aizvēru ciet visas grāmatas, es pabrīdināju visus pasniedzējus, es teicu, piedodiet, bet es klausīšos, ko es runāju, bet tos jūsu obligāto literatūras nelasīšu. Man bija tā privileģija, jo tā bija privāta augstskola, tā bija maksas, toreiz varēju sarunāt visu kaut ko. Es teicu, es to nedarīšu, jo es sapratu, ka es vienkārši negribu sakodēt sevi. Un tāpēc arī es no tā izvairījos. Un tad es, diemžēl, nepabeidzu augstskolu, jo es sapratu, ka tomēr mūzika man svarīgāk aizgājas maģistrantūras mūzikas akadēmija. Un kāpēc es to pieminēju? Tāpēc, ka tā svarīgākā lieta ir visu laiku sajust. Jo tāpēc, ja es teicu, dziedātāji atnāk, man ir 5 minūtes viņas atlasīt. Pats vainīgs vai pats laimīgs, kurus tu esi atlasījis. Jo man nav iespēja dot ilgāku laiku, man nav iespēja, tāpēc, ka mums ir koncertu programmas, mums ir gadā apmēram 8 līdz 10 pilnīgi jaunas ar amatieru koru, kur ne visi lasa notis, ja mēs tā ņemam. Ja, tad tas darbs ir mežonīgā tempā, un man nav īpaši laika tur atlasīt. Bet šie mazie kodoliņi ir tas, kas tas īstenībā tas svarīgākais uzdevums, un es velku to paralēli to, ko es teicu, ka par to emocionālo pusi. Mums ir ārkārtīgi daudz konkursu bijuši. Mums vienmēr konkursos mēs uzvaram tad, ja žūrija parasti 5 cilvēki, ja ir 3 emocionālie, kuriem vienkārši patīk mūzika, kuri ir profesionāli mūziķi, bet kuriem, kā man, piemēram, man lielākais emocionālais piedzīvojums, klausoties koncertu, ir vēl joprojām to neviens nav pārsitis, bija neatceros, diemžēl, man liekas, Lielvārds vīru kors, kur vienkārši ar asarām acīm tik fantastiski no sirds nodziedāja skatē. Un es viņiem ieliku visus punktus, ko es varēju ielikt. Bišķi garām notis, tur bija neprecīzi kaut kas, bet es nevaru par to aizmirst vēl šodien. Un tas ir svarīgāks. Un ja mums žūrijā ir 3-2, mēs vienmēr uzvaram. Ja ir 4-1, tad jau ir grūtāk nedaudz. Un lūk, un te ir tā viena ārkārtīgi svarīga lieta, kas man ir korim, ja? Kā jūs teicat, 30 līdz 50 cilvēki. Kā lai viņus vispār saliek kopā? Kurš ar kur? Piemēram, soprānu. 10 soprāni, 10 alti, dažādi cilvēki. Man ir jāizdomā, kuram, protams, man jāņem vērā augums, jo mani vizuāli šeit tad arī koncertos labi jāizskatās ir korim kopumā. Bet man ir ārkārtīgi svarīgi, kurš kuram sēž blakus. Nevienmēr tie ir tie, mēs gribam sēdēt kopā. Nevienmēr es varu viņus likt kopā. Jo man, protams, ir aspekts, pirmkārt, tas, ko viņš var izdarīt, kāds viņa balss tembrs, man viņa jāsaliek kopā ar otru ir. Un bieži vien tie, kas varbūt ir tā sadzīvē netik tuvākie, caur to manis piespiedu. Protams, tas ir piespiedu, jo pretošanās vienmēr ir liela. Mana piespiedu salikšana izveido ārkārtīgi, pirmkārt iegūst koris, jo ir ārkārtīgi labi skaņa, un otrkārt izveidojas ļoti labi savstarpējas attiecības, kas man ir ārkārtīgi svarīgs korī, un to es arī ik pa brīdim jūtu. Es jūtu, ka nogurst viens no otra lēnā garā, jo tomēr tā saskarsme ir diezgan bieža, un kā jūs minēju, tā ir emocionāla, un emocionāla saskarsme vienmēr prasa tev lielāks slodzi. Es arī jau esošu sastāvu, man pat varbūt kolosāli skan koris, es vienalga, tad viņus pārsēdinu kaut kā savādāk, uz brīdi mēs zaudējam kaut kādas kvalitātes, varbūt man jāatgriežas atpakaļ, bet varbūt arī nē, un es iegūst kaut kādu pilnīgi jaunu vilnu, jaunu attīstību. Tagad, kā jau, es teicu, komandas es pats neveidoju, jo, man liekas, mākslīgi izveidot komandu. Taisam komandu, man vajag alti, ka jūs vairāk tā kā kopā esat. Tas vienkārši nekad nestrādā, bet to var stimulēt. To, protams, vienmēr var stimulēt. Tev ir jāzina savi cilvēki, tev jāzina viņu stiprās vājās puses, ir jāzina pamotivēt kādreiz viņu. Nevienmēr lielākās uzslavas saņem tie, kuri var visvairāk izdarīt. Diemžēl, nevienmēr, bet nedaudz pamotivēt to, kuram mazāk sanāk, viņš izaug vienkārši fantastiski. Un atkal tas labākais sajūt, ka viņam sāk tuvoties, un arī viņš uzlabo savu sniegumu. Tā kā tās savstarpējās attiecības man personīgi ir pats svarīgākais, jo tas, ko mēs radām, un tas, ko es arī saviem koristiem vienmēr saku, jebkura skaņa, ko mēs izdvešam no sevis, mēs viņu radām.
Un ar tādu attieksmi pret to arī vajag izturēties. Tas ir kaut kas īpašs, unikāls. Katra diena, katrs vārds, ko tu pasaki. Un tam jāpievērš liela uzmanība. Un vēl man jau te rādīja tos laikus, es jau beidzu tūliņ. Es sākumā domāju, ko es teikšu, man nav ko teikt. Jā. Es otrā pusē sarakstīju visu kaut ko, es droši vien ne pusē no tā nepieskāros, bet tas, ko es gribēju teikt, pašu svarīgāko, kas man ir, ko es esmu sapratis. Es vienmēr biju baigais, es nekad neesmu despots tādā ziņā, ka tur, bet par ideju gan. Par ideju. Bet, protams, ir svarīgākais, mana ideja ir jāizstāsta visiem. Un visiem ir jāzina tas, par ko es cīnos vai par ko, un tad mēs beigās kopā visi cīnamies par to vienu lietu, par to ideju. Ja, un katrai dziesmai, ko mēs iestudējam, es izstāstu savu, un tad es saku, lūdzu, aizmirstiet viņu, un izstāstiet man savējo. Bet tomēr beigās mēs nedrīkstam aizmirst to vienu kopīgo stāstu, jo mums kaut kā viņam jāpietuvojas, jo mums ir kopīgs mērķis. Un tā trakākā lieta ar to manu lietu, ko es daru, es esmu principā vadītājs, ko lai daru. 80-90% koru noskaņojumi ir tomēr diriģents. Viņš ārkārtīgi daudz ko nosaka. Un tāpat jebkurš vadītājs. Un ne jau tā, ka viņš ikdienā viņam kaut kas tur ir jādara, bet tā ir tā atmosfēra, kur viņš rada tajos cilvēkos, kas viņam ir apkārt. Un kas man lika aizdomāties par to, cik ārkārtīgi svarīgs man ir katrs dziedātājs, ir tas, ka mani dziedātāji, es esmu lepns, man amatieru kors, man nāca tādi, kas nelasīja notas, un tagad dzied radiokorī, valsts korī, ārzemēs studē, dzied, pat pasniedz jau mani dziedātāji, pa ko es vispār esmu vienkārši ģeniāli sajūta. Bet tāpat laikā tā svarīgākā lieta, ka bez viņiem es esmu absolūti nulle. Jo tas, ko viņi iegūst dziedāšanas iemaņas, kaut ko viņi var kaut vai uz ielas stūra aiziet nolikt cepuri, un padziedāt. Es ar savu diriģēšanu uz tā ielas stūra nevaru darīt absolūti neko. Laikam man jābeidz tad. Paldies par uzmanību.